Nu, tie, kas ir saistīti ar maziem bērniem, tie pazīst. Jo tie, kam bērni noteikti nav, tie varbūt vēl ne visi, bet, protams, katram ir vai nu ir krustvecāks, vai ir māsa brālim bērni ir un tā tālāk. Ideja, mēs vienkārši redzējām pilsētā pastaigāties pa parku, kad tas nāk 6 gadu atpakaļ bērns pārvietojas to ritenīti un piesaistīt tas, kad nav tie pedāļi, bet viņš ļoti viegli to darīja un uzrunāja tieši tas vieglums un tas bērns maids, ka viņš to dara bez piepūles, kā ar citiem palīgu riteņiem vai tādiem riteņiem. Tad vienkārši sākam interesēties, kas tas par produktu. Tur sapratām un izanalizējam, un tad mēs sapratām, ka tas arī ir vajadzīgs mūsu latviešu bērniem, paskatījāmies cenas, un man arī izglītība bija saistīta ar mēbeļu galdnieku un pabeidzu dizainu. Un tad saliekot tos visus komponentus kopā, tad sanāca šāds produkts. Tā arī radās tā ideja. Pirmās izstādes, protams, kad visiem interesi, tūlīt būs un tā tālāk, bet tas tāpat ir smags darbs, kas ir jādara, un vienošanās ir jāpanāk kaut kādā pārunu ceļā, kas nav tik viegli. Jā, izstāde noteikti dod to iespēju un dod iespēju sev parādīt, un eksporta tirgi ir iekarot. Jā, jo mums arī pirmajā gadā, teiksim, es pat teiktu, ka paveicās, mēs noslēdzam diezgan lielu līgumu holandiešiem, kur aizgāja, kas mums deva ļoti lielu grūdienu. Un eksporta tirgus mums tagad ir kā 30% no produkcijas, ko mēs sūtām projām. Pārsvarā tā ir visu vidus Eiropa. Vācija, Šveica, Austrija, Itālija, Grieķija, tagad arī ar Krieviju, ceram, ka būs. Jā. Tad ir Anglija, Vācija pamatā. Jā, ko es vēl nenosaucu. Lietuva, Igaunija. Kāpums visu laiku ir patstāvīgs un vienmērīgs. Mēs visu laiku kāpinām pat 30 līdz 40% katru gadu. Vienkārši katrs gads tiek gaidīts, lai viņš neapstātos tas kāpums, jo lielāk cipari, jo lielāks kāpums arī naudas izteiksmē ir. Un tas ir vienkārši tā kā mūsu mērķis noturēt. Šogad mēs gribam ieviest jaunu produktu vienu līdz gada beigām. Tā būtu pedāļu mašīna, kas bija uztaisīts prototips, bet mēs pētot tirgu secinājām, kad laikam visā, jāsaka, pasauli iet uz to elektrificēšanu, arī mašīnas un riteņi, un tad mēs netaisīsim kā pedāļi, bet taisīsim arī kā elektromotoru, lai bērniem, bet saglabāsim to koku veidojumu, bet viņi būs kā elektriskā mašīna.